Labdien! Mani sauc Ilze Klīns, un es esmu viena no šīs te grāmatas autoriem par inženierzinībām 7. klasē, bet tieši skolotāja rokas grāmata. Tātad grāmata, kas paredzēta skolotājiem, kur aprakstīta metodika, kādā veidā organizēt inženierzinības stundas, orientējoši tieši 7. klasē. Inženierzinības gan arī ir tāds īpatnējs priekšmets, ka tas notiek 1 gadu, un skola var izvēlēties, vai to pasniegt arī 8. vai 9. klasē. Principā pēc šīs grāmatas var mācīt arī šajās klasēs, bet vairāk arī mēs pašas ar otru autoru Gintu Jasīnsku viņu tieši realizējam 7. klasē. Tāpēc tas ir mūsu pašu pieredze, kā mēs to izdarījām skolā ar skolēniem. Tātad praktiski šeit ir dokumentēts tāds kā izmēģinājums, kā tad šo priekšmetu iespējams mācīt un kā tas mums vedās. Tātad orientējoši arī grāmata ir veidota pēc skola 2030 norādēm, kā šis priekšmets jāveido, jo šis ir jauns priekšmets, nekur nav nekādu padomu nebija rakstīta, kādā veidā tas ir jāorganizē. Tāpēc, lasot norādītos skolas 2030 mērķus un idejas, kā viņi vēlas šo priekšmetu realizēt, mēs ar kolēģi Gintu arī tad sastādījām plānu, kuri arī viss šajā grāmatā ir ierakstīti. Un galvenais, pirmais, pēc kā mēs vadījāmies, ir tāre, kur šeit tūlīt paspruka mazliet garām, šī te schēma, kas ir dizaina domāšanas procesa schēma. Tad mēs inženierzinības organizējot nodarbības skolēniem, orientējamies to, ka viņiem būtu jāiemācās pēc inženierzinībām, mācoties gadu, dizaina domāšanas procesa soļi. Diezgan sīki te ir izdalīti veseli 7, tos var mazliet arī apvienot ciešāk kopā, to jūs izlasīsiet grāmatā. Bet tātad ejot cauri visiem šiem 7 soļiem, iespējams apgūt skolēnam dizaina domāšanas procesu, kādā veidā organizēt projekta darbus, tiem vākt informāciju, tos plānot, izstrādāt, pilnveidot, testēt, vērtēt. Un beigās šeit tā pēdējā daļa ir ieviešana. Skolēni, protams, dzīvē nerealizē nevienu inženiertehnisku projektu. Viņi to prezentē klasē, tātad arī ir publiska uzstāšanās. Līdz ar to šajā te dizaina domāšanas procesā tiek arī skolēni nodarbināti ar praktiski gandrīz visām caurvīju prasmēm, ko skola 2030 ir izvirzījuši kā svarīgas prasmes. Un, protams, galvenokārt orientējoties uz problēmu risināšanu, kritisko domāšanu, kas mūsdienās tiek uzskatīta par vienu no visvarīgākajām caurvīju prasmēm. Tad skolēni galvenokārt šajā priekšmetā darbojas praktiski. Stundu skaits, tie, kas ir pasniedz inženierzinības, jau zina, ka tā ir aptuveni 1 stunda nedēļā vai 2 stundas ik 2 nedēļas. Un līdz ar to arī šīs pašām praktiski ar šo priekšmetu mācot, arī skatījāmies, cik daudz var paspēt 1 stundā nedēļā tad skolēnam iemācīt. Un vadījāmies pēc skola 2030, un tā mirklīti saturu varbūt parādīšu. Tātad 4 tēmas, ir 4 tēmas par kā izveidot drošu un stabilu konstrukciju, jeb cietvielu konstrukcijas, ja mēs gribam mazliet īsāk. Tātad tur mācām par materiālu stiprību, noturību, kā vispār konstrukcijas plāno un veido, pašu to dizaina domāšanas procesu. Skolēni mācās arī izvērtēt, kas viņiem sākumā pirmajā tēmā ir diezgan liels izbrīns, kā mūsu tilts nav pats labākais, kā tad tas var būt. Izrādās, ka arī savs jebkurš darbs ir jāizvērtē un jāpārdomā, vai tiešām, ja darīt otrais, darīt pilnīgi tāpat un neizdarīt kaut ko labāk. Tad pirmajā tēmā būvējot tiltiņu, mēs piedāvājam tiltiņu būvēt, protams, šī mana un Gintas realizācija inženierzinībām nav jāuztver kā
ka mēs tagad mēģinām stāstīt, ka tikai šādi ir jāmāca inženierzinības. Šis ir mūsu paraugs, kā mēs to darījām. Protams, jebkurš skolotājs, kuram ir citas iespējas, brīvi aicināts papildināt šo materiālu, ienest jaunas, citas idejas, jo vairāk un dažādāk ideja būs, jo labāk, jo ar pašu to dizaina domāšanas procesu var izveidot dažādus projektus, un tam nav, protams, obligāti jābūt tiltam. Bet šeit būs rakstīts par tiltu, jo ar to mums ar Gintu bija visvieglāk iesākt skolēniem mācīt dizaina domāšanas procesu tieši šādā veidā. Tālāk, kad tas ir apgūts, cietvielas, kad ir apgūts, tad mēs ejam pie šķidrumiem un gāzēm, kur arī mēs izvēlējāmies no diezgan plašā klāsta, ko Skola 2030 piedāvāja, kas mums inženierzinībās jāmāca. Tad mēs koncentrējāmies uz vienu no tiem projektiņiem, kur izvēlējāmies pa lielo projektu, kur skolēni strādās. Tad redzam, cik nodarbības tad plānā tajā vienā tematā arī sanāk. Nodarbība nav daudz, diemžēl nevar pagūt, izveidot gan hidraulikas, gan iztestēt aerodinamiku, gan vēl berzes un pretestības un vēl visu ko citu, tā, lai būtu tāds liels komplekss priekšstats skolēnam. Un šajā gadījumā mēs esam orientējušās pēc principa, jo mazāk, jo labāk. Labāk skolēnam labi pamatīgi iemācīties principu, plānu un vienu lietu, nekā varbūt kaut ko sagrābstīt, un tad beigās tie ir tikai atsevišķi sakopoti fakti, ko skolēns pēc gada jau ir aizmirsis. Tad idejas. Galvenokārt koncentrējamies uz ideju. Jā, tad ir trešā tēma. Tad pirmā tēma ir līdz rudens brīvlaikam, otrā tēma līdz Ziemassvētku brīvlaikam, trešā tēma līdz pavasara brīvlaikam. Tur iznāk kalendārs. Kalendārs dod mazliet vairāk laika, jo šādi arī sadalot pa periodiem līdz brīvlaikiem arī skolēniem vieglāk orientēties ir, kad mēs sākam projektu, kad beidzam, ir skaidrs, saprotams, cik ilgi tas projekts ies. Nu, un tad mehānismi. Vienkāršie mehānismi, tas tad ir pēdējais pavasara projektiņš. Tad 4 tēmas ir iekļautas, nodarbības daudzums arī redzams. Tad kas ir tieši grāmatā? Grāmatā ir iekļauts praktiski viss mūsu darba materiāls, gan teorija, kuru mēs izmantojam, lai šo mācību programmas realizējumu izstrādātu. Tad pēc kādām idejām tas ir būvēts, tas viss te ir aprakstīts, ko mēs ņēmām vērā no Skola 2030 norādījumiem, kā jāorganizē šis priekšmets. Tur bija par projekta darbiem, un tad mēs arī pierakstījām, kādā veidā mēs atklājam vispār jebkuru tematu. Šo aprakstu skolotājs var izmantot, lai pielāgot savu projektu, varbūt, ja ir kaut kas interesantāks, labāks nekā šajā grāmatā piedāvāts. Jo kā to dizaina domāšanas procesu salikt pa solīšiem, lai skolēns tam secīgi izietu cauri. Tātad teorija, bez zināšanām nekādi. Tā ir 7. klase, tāpēc pārsvarā teorija mums ir tāda savā ziņā tā kā negluži lekcija, bet varbūt tāda kā diskusija ar skolēnu, kur skolotājs ar skolēnu apspriež, ko viņi jau zina skolēni, ko ir iemācījušies no dabas zinībām, un pieliekam klātā savas jaunās zināšanas, ko skolotājs iedod priekš inženierzinībām. Šajā teorijas nodarbībā skolēns vairāk ir kā klausītājs. Būtiski ir pierakstīt, veidot pierakstus, skolēns organizē savu to informāciju, ko viņš ir uzzinājis. Un pēc tam sākas nodarbības, kurās jau skolēns pats iesaistās. Tad jau vairs skolēnam nav dota tikai tāda pasīva loma. Skolēns jau sāk strādāt pie sava projekta. Tad informācijas atlase vēl, skolēni arī sadalās grupās. Nav tā, ka viņi viens pats katrs strādā pie sava projekta, viņi sadalās grupās. Vēlams pat 4. Pēc tam tālāk, ka projekti iet, protams, var koriģēt tās grupas, pieredzes, tad jau ir tā, ka varbūt labāk par 3 pēdējos projektus strādāt, bet tas no katra skolotāja, protams, individuāli atkarīgs. Un grupām, protams, skolēniem individuāli atkarīgs. Tad, kur ir informācijas nodarbības, skolēni jau
vairs nav tā, ka tikai klausās skolotājas stāstījumu, viņi jau meklē informāciju dažādos informācijas avotos. Protams, skolotājs var sagatavot vai tos informācijas avots norādes, iedot, jo, protams, jāiedod skolēniem jautājumu, kāda informācija viņiem jāsavāc. Tā gluži paši viņi vēl nav tik lieli, lai to saprastu. Un tas nozīmē, ka jau sākot arī no otrā tipa nodarbības informācijas skolēni sāk saņemt arī vērtējumu. Inženieru zinībās mēs ar kolēģi Gintu esam organizējuši projekta darbu vērtējums ar snieguma līmeņu snieguma līmeņa aprakstu, kur tiek novērtēti atbilstoši sasniedzamie rezultāti. Un cik skolēns to ir labi atbildējis, parādījis, izdarījis vai kā. Jo novērtēt projektu tikai pašās gala beigās, paskatoties uz rezultātu, nav īsti korekti. Tas neatbilst tam mērķim iemācīt skolēnam visu dizaina domāšanas procesu. Tāpēc vajadzīga vērtēšanas metodika un sistēma, kā to darīt arī pa vidu, kamēr skolēns vēl tikai strādā. Pēc tam parādīšu arī to snieguma līmeņa aprakstu. Tātad šeit jau skolēni sāk strādāt, jau viņi arī atbild uz jautājumiem. Tātad slinkot nevar stundās, jo stundā galā būs jāatbild. Pēc tam arī trešā veida nodarbība mums ir materiāla un konstrukcijas elementu testēšana. Tā parasti skolēniem patīk vislabāk, jo tur var izspēlēties un izdarboties, un tā ir tik praktiska, cik vien iespējams. Un viss ir jāizmēģina, un 7. klasē to tikai vajag. Pēc šīs nodarbības parasti inženieru zinības kļūst par mīļāko priekšmetu skolēniem. Vismaz man tā ļoti daudzās klasēs bija noticis. Protams, arī šeit ne jau viņi tikai spēlēs un plēš kociņus, bet jāatbild kāpēc un ko viņi novērojuši. Un, protams, visu saistām kopā ar to teoriju, ko iemācījāmies pirmajā stundā. Tālāk, kad esam izspēlējušies, sarakstījuši idejas, salikuši kaut kādas domas, mums ir jāsāk gatavot konstrukcija un jāpieraksta plāns. Jāizveido konkrēts plāns, un tas arī jādokumentē. Ar šo daļu parasti, protams, visiem iet visgrūtāk. Spēlēšanās vienmēr patīk labāk, strādāšana netik labi, bet tāpēc skolā parasti atgādina, ka šī ir tā vieta, kur jāiemācās grūti un smagi strādāt. Tad skolēni izstrādā, protams, pieraksta, dokumentē, zīmē, arī ar uzsvaru uz zīmē. Arī pašiem ar rociņām ir jāpastrādā. Vienmēr var atgādināt, ka rakstīšana un zīmēšana veicina domāšanu. Kad konstrukcija ir izstrādāta un viss ir aprakstīts, kas tur bija izmantots un kā tas tika darīts, tad vēl arī pie konstrukcijas izstrādes mums nāk klāt konstrukcijas testēšana. Skolēniem ir jāzina, ko viņi tur ir uztaisījuši, kāds bija konstrukcijas mērķis, vai tā konstrukcija darbojas tā, kā tā ir jādarbojas. Un, kad viņi tam visam izgājuši cauri, protams, viņi sagatavojas konstrukciju prezentēt. Tāds ir jebkura projekta izstrādes gaita. Un šī ir ievērota pilnīgi visos 4 tematos. Kādā varbūt ir mazliet vairāk teorija, kādā ir mazāk teorija, citur varbūt vairāk, vajag tieši tās konstrukcijas izstrādes stundas, citā mazāk. Bet idejiski tieši šādā veidā mēs atklājam visu projektu darbu un darbojamies ar skolēniem un galu galā arī viņus novērtējam. Vērtēšanas sistēma, tātad esam aizguvuši varbūt mazliet no sākuma skolas, tātad 4 līmeņu. Punktus sadalot 4 līmeņos, cik labi viņi to ir veikuši, un tad te ir 10 kritēriji, un attiecīgi katru mēs novērtējam ar punktiņiem. Vai ir apguvis, dara to, ko mēs sagaidām no skolēna, tad ir 3 punkti. Principā, ja visur skolēns dabū 3 punktus, tad tā ir ļoti laba atzīme. Kā E-klasē pārvērš, ievedam punktu E-klasē. Šķiet, ka, ja pareizi atceros, 7 vai 8 tur bija jāsanāk.
Tad labi, ļoti laba atzīme, ja skolēns visu dara tā, kā mēs esam norādījuši, izstāstījuši. Ja kaut kas pietrūks, protams, atzīme samazinās. Ja skolēns redzam, ka smuki strādā pats papildus, padziļināti, prot izskaidrot ar teoriju visus jautājumus, ir labi norganizēta prezentācija, un īsāk sakot, viņš ir kaut ko darījis, viņš un arī grupā ir strādājuši papildus un padziļināti, tad varam novērtēt vairāk ar 4 punktiem. Protams, kritērijus tagad nelasīšu, to ieskatu varat gūt. Un grāmatā tie arī ir. Ja nemaldos, šos materiālus varēja arī dabūt vienkārši atsevišķi, vai ne skolas vārdu materiālu bāzē, jo vajadzēja būt, ka tiem snieguma līmeņa aprakstiem varēja piekļūt arī klāt tāpat. Tā, jā. Un šeit apskatīsim vismaz pirmo tematu. Kas tad te ir tajā grāmatā iedots? Tā bija tikai metodika, un es jau laikam esmu diezgan padaudz laika notērējusi. Jā, bet, ja klausītāji turpina klausīties, nāksies vēl paciest. Tātad pirmais temats skolēniem es stāstīju, ka mēs mācīsimies par cietvielām. Saīsinot nosaukumu, vienkārši vieglāk viņiem ir atcerēties, par ko ir stāsts. Un tātad pirmais temats ir pirmajā skolas ceturksnī, smuki sākot skolu, līdz brīvlaikam strādājam ar cietvielu konstrukcijām. Un ir iedots tātad pats tematiskais plāns, parasti šis ir jāiesniedz. Tātad skolotājiem jāatrāda, ko viņi strādā. Šeit ir visas stundas, redzam stundas nosaukums, sasniedzamie rezultāti, ko skolēns darīs, lai šis rezultāts tiktu sasniegts un kādas darbības tātad tiks stundā veiktas. Tas viss šeit ir iedots, ko skolotājs var gatavi paņemt, iedot un nav jāvelta pietiekami daudz laika stundas mājās pašam šo plānu sastādot. Ko mēs ar skolotāju Gintu jau esam izdarījušas. Tātad pašas sēdējām vakaros, brīvā laikā rakstījām to visu, jo cits izvēles jau nebija, un pirms mums neviens to nebija uzrakstījis. Tā, jā, un tad arī esam ielikušas tātad katras nodarbības aprakstu, ko mēs katrā nodarbībā ar skolēnu darām. Sasniedzamie rezultāti, kurus esam ierakstījuši plānā, ko tad tur darīsim un kādā veidā tad mēs pie tiem nonākam. Teorijas nodarbības ir vissarežģītākās, varētu teikt, jo tur skolotājiem vairāk informācijas jānodod skolēnam. Un tātad te ir norādīti jautājumi, ar kuriem mēs iesākam stundas, kā uzvedinam skolēnu, iesaistīties nodarbībā. Un ko tad arī kādas zināšanas mēs viņam izstāstam. Tas, kas ir ar zilu krāsu, to mēs pašas arī, man patīk strādāt ar parasto tāfeli, es rakstu un zīmēju uz tāfeles un lieku arī skolēniem rakstīt daudz un zīmēt. Tā. Jā, tā tad izejam cauri teorijai, aprunājam katru no ziņām. 7. klašu skolēniem parasti ļoti patīk runāties un stāstīt, ko viņi visu zina. Vidusskolēni tie varbūt mazliet tādi atturīgāki ir. Un jā, tad galu galā izvēlamies tilta modeli, tātad, kuru varētu taisīt. Tā ir pirmā stunda. Un arī atgriezenisko saiti mēs esam pierakstījuši, ko mēs kā skolotājas sagaidām, ko skolēni būs šajā stundā izdarījuši. Tad katrai šai te nodarbībai, kuru mēs esam ielikuši tematiskajā plānā, ir iedots nodarbības atsegums, izvērsums plāns, kā to organizēt. Protams, tas nav akmenī cirsts, tas ir mūsu ar Gintas izstrādātais piemērs, ko mēs darījām, kā mēs gājām iekšā stundās, jebkurā brīdī, jebkurš skolotājs to var mainīt, papildināt, uzrakstīt jaunu, labāku. Tas nemaz nav domāt kā norāda, tikai šādi jāmāca. Jā, vēl kas bija ārkārtīgi īpašs, un es ceru, ka tā
vairs tu nekad mūžā nebūs, ka mums nācās šo 7. klases inženieru zinības pasniegt attālināti, jo tas bija Covid gads. Par laimi tagad šie gadi ir bijuši klātienē pēdējie, bet Covid gads ir arī atstājis šajā grāmatā savu iespēju, jo liela daļa materiālu mums bija jāsagatavo arī attālināti. Tāpēc, kur ir darba lapa patstāvīgajam darbam, tās ir norādes, kā strādāt ar skolēnu, ja nu gadījumā ir jāstrādā attālināti. Tātad arī inženierzinību mācību metodikā ir aprakstīta gan klātienes, gan attālinātā darba metodika. Tā, protams, ja jūs strādājat klātienē, tad tam nebūs lielas nozīmes, bet mazums atkal noder. Man gan labāk daudz patīk strādāt klātienē, un šis priekšmets nemaz nav domāts attālināti. Arī skolēni to pēc tam atzina, kad klātienē, kad dabūjām pastrādāt uz pirmo ceturksni un būvēt tiltu klātienē, tas bija pavisam kaut kas cits, nekā katram mājiņās mēģināt kaut ko samēstarot. Tā, labi. Man šķiet, ka galvenai domai vajadzētu būt skaidrai, kas ir šajā grāmatā. Tātad mums ir visi 4 skolu 2030 tematu plāni, visu nodarbību apraksti, nodarbību plāni, visi papildu materiāli, kas skolotājiem ir nepieciešami, kaut vai, piemēram, šī lapiņa ar tiltu modelīšiem. Tad to var paņemt, izkopēt, nesam skolēniem, dodam, rādam. Tie visi materiāli ir iekļauti arī attālinātā darba apraksti. Jā, vēl varu parādīt dokumentācijas tad teorija arī skolotājam, kur norādīts, jo reizēm arī skolotājiem nāks lasīt teoriju. Zinu, ka pie 4. temata es pavadīju visas lieldienas, lai vispār pāris no tām teorijas stundām sagatavot. Tas prasa daudz laika, lai sagatavotos. Tad to visu jūs varat izlasīt tikai šajā grāmatā. Neveltot tam ārkārtīgi daudz savu personīgi brīvā laika. Tā. Jā, un arī mums ir darba lapas ieliktas šeit grāmatā, kuras arī varat izmantot arī klātienes darbam, kāpēc ne? Kur skolotājs var izlīt skolēniem lapas, un viņi tās aizpild, un tās var ievākt un atbildes apkopot un ielikt attiecīgi vērtējumu. Jo katrai stundai, kas nav teorijas stunda, mums ir jāieliek kā skolotājiem kāds novērtējums, kā skolēniem šajā nodarbībā ir veicies un kā viņš tur izpildīs to dizaina domāšanas procesa soli. Un arī šādas darba lapas šeit ir iekļautas. Arī norādes, kādi materiāli jāsagatavos to stundu, jo jau iepriekš teicu, tas ir praktisks priekšmets, dizaina un tehnoloģija priekšmets, tātad praktiska darbošanās un praktiski jābūt arī lietām, ar ko darboties. Tā teorija, te vēl bija teorija, tā norādes, arī materiālus kāds dažādas izmantot, piemēram, SOM.LV vietgrāmata ir ļoti laba, kas ir ļoti liels palīgs. Tā, tikai jāizdomā, kā to veiksmīgi integrēt. Tā, labi. Gribēju parādīt to, kur te mums ir, kur šeit. Dokumentācija, tātad dokumentācijas lapa, kur tad skolēnu grupa ar, 4 skolēniem sāk savu lielo dokumentācijas aprakstu, ko viņi visi tur dara. Tātad vispār kādu veidu viņi ir izvēlējušies konstrukcijas, ko viņi būvēs, kādus materiālus izmantos, instrumentus. Tātad šeit skolēni veids to aprakstu, zīmē, arī zīmējumu. Protams, izmērus mums inženierzinībās arī koncentrējos, lai viņi sāktu izmērus rakstīt klāt, ko viņi parasti ļoti slinki dara. Un arī norāda, kurš materiāls tieši ies, un arī izvērtējumi jautājumi. Arī šīs darba lapas ir priekšskolotāji sagatavotas. Tātad pavisam viegli izkopēt no grāmatas un iet jau ar gatavu materiālu, kā strādāt uz stundu. Jā, tātad grāmata satura praktiski pilnīgi visu,
lai jūs kā skolotājiem nebūtu jāsēž mājās un jāgatavo materiāli, ko darīt un jādomā, kā darīt ar skolēnu. Protams, ja jūs gribat kaut ko mainīt, laipni aicināti. Vai kāds jautājums varbūt? Labprāt sagaidīt arī jautājumus, ko laikam aizmirst atgādināt jau pašā sākumā. Jo man šķiet, ka es esmu lielos vilcienos izstāstījusi, kas ir grāmatā. Jo šādi pat viss ir iedots arī pārējiem tematiem. Tātad teorijā, atkal darba lapas, aprakstī, sasniedzamie rezultāti, tematiskie plāni, viss arī ir iedots pārējiem projektiem. Tā, paldies!